Labdien, dārgie draugi! Mani sauc Andis Kudors, un šis ir projekts Dāvida armija. Šodien runāsim par glābšanu. Ko tas mums īsti nozīmē? Lūksim Dievu. Dievs tās debesīs, izglāb mūs. Dievs izglāb mūs mūžībā, ka mēs esam ar Tevi kopā. Dievs izglāb mūs no mūsu grēkiem. Dievs izglāb mūs no mūsu pagātnes, ja tā ir traumējoša. Dievs uzrunā tos šodien, kurus vajag izglābt no senām traumām, no grēkiem, no nevarēšanas, no jebkurām grūtībām, Dievs. Lūdzu izglāb. Atpestī, Dievs, mūs no ļaunā. Dievs rādi, ko nozīmē Tava glābšana. Cik tā ir liela, cik tā ir fundamentāli svarīga, ka mēs nevaram bez tās. Dievs lieto šo raidījumu, dara tā, ka tam ir Tavs rezultāts, Tavs auglis. To lūdzam Kristus vārdā. Amen. Sāksim ar rakstiem. Lasīsim no Jonas grāmatas, no 2. nodaļas, 7. līdz 11. pantu. Es biju nolaidies līdz dziļākajiem kalnu pamatiem. Zemes aizsprosti šķiet bija aizdarījušies aiz manis uz mūžu. Bet Tu tomēr esi licis manai dzīvībai pacelties augšup no šīs tumšās bedres un izglābs to no pazušanas. Ak, Kungs, mans Dievs! Un kad man dvēsele bija pagurusi baiļu mazdūšībā, es atcerējos Tevi, ak, Kungs, un mana lūkšana nonāca pie Tevis Tavā svētajā namā. Tie, kas turas pie nīcīgām viltus dievībām, zaudē savu žēlstības tiesu, bet ar pateicības prieku es nesīšu Tev savus upurus. Savus solījumu upurus es Tev pienesīšu. Glābšana ir pie tā kunga. Un tas kungs pavēlēja zivī, un viņi izspļāva Jonu malā. Slavu Dievam! Man patīk Jonas grāmata, man patīk Jonas lūkšana. Šis stāsts ir iedvesmojošs, uzrunājošs, pamācošs. Kad mana dvēsele bija pagurusi baiļu mazdūšībā. Kad Dievs man atbrīvoja no azartspēļu atkarības, garā es saņēmu ar vienu sludinātāju, ko televīzijā redzēju, ka man ir jāatbrīvojas no bailēm, man jāpārtrauc baidīties, padoties Dievam pilnībā. Jona arī saka, kad mana dvēsele bija pagurusi baiļu mazdūšībā. Viņš konstatē, viņš atzīstās. Lūk, kā viņš jutās. Jona, pravietis, šādi jutās. Es atcerējos Tevi, kungs. Tātad tajā situācijā mums vienmēr ir risinājums. Atcerēties par Dievu. Viņš saka, es atcerējos Tevi, kungs, un mana lūkšana nonāca pie Tevis Tavā svētajā namā. Tātad, kur Jona ir slīka, zivs viņu paķer. Zivs vēderā viņš lūdz uz Dievu. Prātam neaptveram, tur viss ir slikti. Tur vienkārši viss ir slikti. Viņš nav paklausījis Dievam, Dievs viņu soda, viņš pieņem, starp citu viņš ļauj, ka viņu met ārā, viņš pats saka, metiet manu jūrā ārā. Tas ir pazemīgi īstenībā. Viņš uzņemās atbildību par savu grēku. Nu, lūk, un tagad viss ir slikti, bet pie Dieva nekad nav tā, ka viss ir slikti, jo Dievs ir žēlīgs. Kamēr tu esi uz zemes, tev ir laiks atgriezties un piesaukt Jēzu, savu glābēju, un pieņemt viņu par savu kungu arī. Kas notiek? Tātad tur nav nekāda risinājuma. Viss ir beigts. Viņš saka, jau tur ap viņa galvu jau kas tur pinās, un tad nav risinājuma. Un tad viņš ir ticībā, Dievs viņam dāvā ticību. Viņš saka, glābšana ir pie tā kunga. Dievam nekas nav neiespējams. Viņš pavēla zivī, Dievs pavēla zivī. Viņš viņu pats radīja. Viss paklausa Dievam. Jēzus saka, man pieder visa vara debesīs un ir zemes. Pēc augšām celšanās viņš saka šos vārdus Mateja evanģēlijā noslēgumā lasām to. Man pieder visa vara debesīs un ir zemes, tāpēc ejiet dariet par maniem mācekļiem visas tautas, tās kristītām Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Un mācītām visu, ko es jums esmu pavēlējis. Tātad, Jēzum ir visa vara, un viņš pavēla vienalga, kam zivīt, taviem apstākļiem, cilvēkiem, kas ir apkārt, jebkam. Viņš var pavēlēt pagāniem, mēs redzam, kā bija Nebukadnecaru. Pavēlēja, un viņš darīja, kā bija Kīru. Tie ir pagānu valdnieki. Dievs pavēla, viņi izdara. Šāda vara viņam ir. Glābšana ir pie tā kunga. Lūk, mēs šodien runājam par glābšanu. Jonam vajadzēja glābšanu, vai arī viņš pats varēja tikt galā? Nevarēja. Pat ja viņš nožēlo savu grēku, viņš jau nevar to atrisināt. Grēku nožēla ir tikai ceļš uz glābšanu. Jānis Kristītājs, kurš teica, atgriezieties no grēkiem,
Tātad šie pirmie vārdi, kas bija atgriezieties no grēkiem, ticiet uz evaņģēliju, viņš sagatavoja ceļu, viņš teica, sagatavoja ceļu. Tava atgriešanās ir fundamentāli nepieciešama, svarīga, bet tā vēl nav glābšana. Glābšana ir Jēzus Kristus, jo Ješua nozīmē Jahve glābi. Jānis Kristītājs, tas ir simbols, ka viņš atnāk, viņš saka, es nevaru kurp siksnas atraisīt, tātad viņš sagatavo ceļu tikai, bet viņš, ko demonstrē pats, ļoti nesavatīgi dzīvo. Viņš ir, Jēzus par viņu dod ekskluzīvu liecību, viņš ir labākais no tiem, kas no sievām piedzimuši, bet tas, kas ir valstībā, ir lielāks par viņu. Ja? Tātad pirms tam viņš ir lielākais. Jānis Kristītājs sev pareizi vērtējot sev ar Jēzu, kurš tad pa īstam glābj arī. Viņš saka, es nevaru atraisīt kurpsiksnes, tātad simboliski tas ir tā, ka šī visa principiālā saņemšanās, atgriešanās, lēmumu pieņemšana, to visu vajag, lai glābtos. Jo taču teikts izvēlies, jā, svētību vai lāst. Izvēle jāizdara, bet tā vēl nav glābšana. Jēzus glābi. Mēs tikai sagatavojam ceļu, un tātad Jona arī, viņš atgriežās, viņš saprot viss, un viņš notic, un Dievs viņam dāvā ticību. Glābšana ir pie tā kunga. Lasām 2. Mūzes grāmatā 12. nodaļā no 12. pantu, jo šī naktī es apstaigāšu Eģiptes zemi un nonāvēšu ikvienu pirmdzimušo. Eģiptes zemē kā cilvēkiem tā lopiem, un pār visiem Eģiptes dieviem es spriedīšu tiesu, es tas kungs. Un asinis, lai ir jūsu glābšanas zīme tajos namos, kuros jūs mītat. Kur es redzēšu asinis, es iešu jums garām, un pār jums nenāks tas sods, kas nomaitā, kad es sitīšu Eģiptes zemi. Par ko sitīs? Par grēku. Grēka alga ir nāve. Zina grēku, nezina grēku, bet ja grēko, tātad apzināti, neapzināti, tas neatceļ no atbildības. Tātad grēka alga ir nāve, sitīs par grēku. Kas ir risinājums izrēliešiem? Un mēs esam piepotēti Izrēlu, un tas stāsts ir arī par mums. Ticu, ka iziešana no Eģiptes, tas ir mums iziešana no grēka verdzības. Jo tur bija vergošana Eģiptē, tas mūsu gadījumā tātad vergošana grēkiem, no kurienes Dievs mums izved ārā. Kā izved? Kā izglābt no atkarības, no grēka, no verdzības, no Eģiptes tajā garīgajā nozīmē? Ar asinīm. Glābšanas asins, lai jūs glābšanas zīme, tātad bez Jēzus upura nav glābšanas nevienam individam, nevienai tautai. Dievs ir nospraudis ekskluzīvu šauru ceļu, tātad tikai caur Kristu. Viņš ir ceļš un caur viņa asinīm. Glābšanas zīme. Kāda bija atšķirības starp tiem, kas bija ārpusē, kurus sita, un kur bija iekšpusē? Viena vai otra bija labāka ar darbiem. Visi ir grēkojuši, visiem trūks dievišķās godības. Tie, kas bija tajās ēkās, kur bija asins uz palodām, uz durvīm, stenderēm, tā bija atšķirība. Tie, kas iekšā sēdēja, tie bija tādi paši grēcinieki, kā tie, kas bija ārpusē. Tajā nozīmē, kas bija namos, kuriem nebija asins zīmes. Atšķirība glābšanā ir Jēzus asins un nekas cits. Tāpēc pestīšana ir ticībā, ne pēc darbiem, lai neviens nelielītos. Ir kristieši, kas cīnās ar šo, nevajag necīnies. Pieņem īstu pestīšanu. Nesacenties ar Dievu sevis glābšanā. Nesacenties ar Jēzu. Viņa upurs ir pilnīgs. Tev nekas nav jāpieliek klāt, tev jāpieņem ir. Ka tu nevari. Un Dievs var. Un viņš tev piedod. Viņš tev dod brīnumainu varēšanu. Glābšanas zīme ir Jēzus asins. Netiek neviens. Tātad atceramies, mums vajag glābšanu. Un bez Jēzus asinīm tas nenotikt. Ja notiktu tā, ka tu un es mēs varētu darīt tikai tāpēc, ka mūs pamācīja, tad jau Jēzus būtu tos 3 gadus aptuveni, cik viņš mācīja, būtu runājis, mācījis. Tātad atziņa būtu iedot un viss, viņš aizlidot uz debesīm. Kāpēc bija jānomirst uz krusta? Tāpēc, ka mūs vajadzēja izpestīt, atpestīt. Tāpēc, ka bija jāmaksā pa mūsu grēkiem. Un tas ir tādā plašākā nozīmē, arī mums vajag reāli īstu glābšanu. Kāpēc mēs tēvreizēji sakam atpestīt man no ļauna? Tātad es pats sevi nevaru atpestīt. Ja nē, tā būtu liekulība teikt, izglāb mani. Tagad cilvēks izvēl, vai nu es izglābšos, vai nu Dievs man izglābs. Tā taču nav. Visi, kuri grib tikt debesīs, visiem jāiet caur Jēzus glābšanu, caur atpestīšanu un nekā citādi. Lasam Jeremijas grāmatā 29. nodaļā no 11. panta. Jo es zinu, kādas man domas par jums saka, tas kungs miera un glābšanas domas, un neļaunumu un ciešanu domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Kad jūs mani tad piesauksiet, es jums atbildēšu, un kad jūs nāksiet un mani pielūgsit, es jūs paklausīšu. Kad jūs mani meklēsiet, jūs mani atradīsiet. Ja jūs no visas sirds mani meklēsiet,
es būšu atrodams, tā saka tas kungs, un es jūs salasīšu kopā no visām tautām un no visām tām vietām, uz kurien es jūs izraidīju, saka tas kungs. Un atvedīšu jūs atpakaļ tādā vietā, no kurienes es jūs liku aizvest. Garīgā trimda Bābelē notiek, tāpēc, ka Dievs pavēla savu tautu nepagānus, savējos aizsūta trimdā. Kāpēc? Tāpēc, ka apsolītā zemē nemācēja uzvesties. Alkiem kalpoja. Tad bija jāiziet trimdā, lai attaptos, lai sauktos viņu. Viņš teiks, tad, kad jūs sauksiet, es sadzirdēšu jūs. Jo man tās domas kopumā, tās gala domas ir glābšanas domas. Viņš saka, man ir glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanas domas. Es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Cerība ir liela un tas ir labi, ja tu cer uz Dievu. Glābšanas domas no trimdas atved atpakaļ kristiešus un ieved apsolītajā zemē, kur piens un medus tek Dievs. Jo viņa domas ir tādas uz glābšanu vērstas. Lasam tālāk Joēla grāmata 3. nodaļā no 1. panta. Un tad notiks, ka es izliešu savu garu pār visu miesu, un jūs dēlu un jūs meitas pasludinās nākamās lietas. Jūs vecai redzēs atklāsmes sapņos, bet jaunie redzēs parādības. Arī pār kalpiem un kalponiem es izliešu tais pašās dienās savu garu, es parādīšu brīnumu zīmes pie debesīm un virs zemes, asins un uguni un dūmu mākoņus. Saula pārvērtīsies tumsībā un mēnesis asinīs, pirms nāks tā kunga lielā un briesmīgā diena. Tad notiks, ka izglābs sevi ik viens, kas piesauks tā kungu vārdu. Jo no Cijānas kalnā un Jeruzālemē būs glābšana. Glābšana, atkal vārds glābšana. Nevis savu domu sakārtošana, nevis cilvēku uzvara viņu spēkā, nē, glābšana, visu laiku ir glābšana. Garīgā nozīmē pieņem to, ka kopš Ādama grēkā krišanas nevienam cilvēkam nav spēju sevi izglābt. Ādamam un Ievai bija iespēja izvēlēties. Kopš viņu grēka visu cilvēku miesas ir tāds, ka tās nespēja savā spēkā negrēkot un sevi izglābt un būt tik taisnas un labas, lai tiktu debesīs, saņemot algu par labo dzīvi. Tas ir neiespējami. Nav tāda saraksts, kur tu tagad izpildītu visu precīzi burts un punkts un visu tu izpildītu un dēļ tā tu būtu debesīs. Tā nav. Jo visi ir grēkojuši, visiem trūks dievišķās godības, visiem vajag glābšanu. Klausies, bet tad pārslēdz to savu domāšanu uz to, ka tu nevari, bet Dievs var. Nešaust sevi. Satiek kristieši, kas sevi šausta. Īstenībā ļoti cenšas patikt Dievam. Ļoti cenšas būt labas mammas vai labi tēvi, labi kristieši un vienalga šausta. Jo konstatē sevi kādu nevarēšanu. Vēl un vēl vēlos par šo sludināt, ja Dievs atļaus, vēl par to runāšu. Pieņem, palaid rokas no klients vaļā, Dievs tēvs tevi noķers. Jēzus tevi izglābs, Svētais gars tevi piepildīs. Ebrejiem 11. nodaļa, 6. pants. Bet bez ticības nevar patikt, jo tam, kas pie Dieva griež, nāks ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Ticībā Noā dievbijīgs būdams saņēma Dieva aizrādījumu par vēl neredzamo un savā gādībā uztaisīja šķirstu savu nama glābšanai. Tās dēļ viņš nicināja pasauli un kļuva tās taisnības mantinieks, kas nāk no ticības. Taisnības mantinieks, kas nāk no ticības. Tas ir pa pestīšanu ticībā. Noā dievbijīgs būdams saņēma Dieva aizrādījumu par vēl neredzamo un sāk taisīt Dievu šķirstu savu nama glābšanai. Tātad šķirsts tiek gatavots glābšanai, savu nama glābšanai. Draudze tagad ir šķirsts. Draudzē notiek glābšana. Ja tu neesi kādā draudzē, brāli māsa, tev ir jābūt. Tad arī mēs pa īstam būsim brāļi māsas, ja tu būsi ar kristiešiem kopā. Nevar būt tāds individuālais klīstošais holandietis. Tā var būt, bet tikai tad, ja nav iespējams būt kādā draudzē. Varbūt tev pašam jādibina draudze. Dievs lai pasaka. Bet jābūt Kristus draudzē. Un tā ir glābšana. Noā šķirsts. Tad atkal ir vārds glābšana. Jā, Noā bija jādara kaut kas, bija jāgatavo šķirsts, bet kas izglāba viņu? Kas viņam pateica, ka šādi jāglābjās? Joprojām visu laiku tā ir tikai Dieva glābšana. Nevajag domāt, ka tu vari, jo tad ir moks. Tad nav paļāvības uz Dieva žēlastību. 2. Pētera vēstulē lasām 3. nodaļā no 14. panta sāksim. Tādēļ, mīļie, to gaidīdami centieties, ka viņš jūs atrod ar mieru sirdī, neaptraipīts un nevainojams, un uzskatiet mūsu kungu pacietību kā glābšanai dotu.
Kā jau arī mūsu mīļais brālis Pāvils jums ir rakstījis pēc viņam dotās gudrības. Dieva pasaule netiek likvidēta, jo Dieva pacietība darbojas. Glābto skaits vēl nav salasīts. Tāpēc mums ir jāpaciešās. Un viņš saka, uzskatiet mūsu kungu pacietību, kā glābšanai dot. Tātad, klausies, ja tu vēl neesi savu dzīvi uzticējis Dievam, uztic to. Vakar es sludināju centrāla cietumā un es runāju tādu lūkšanu, ko es biju domājis vēl, ka es lūkšu cietumā ieslodzītajiem kopā. Ja Dievs tā gribēs, es to vēl domāju pirms vairākiem gadiem Amerikā būdams. Jo īsti pirms tam es biju Jelgavā cietumā un es tur pirmo reizi sludināju un man domas pēc tam Amerikā sakārtojās, es sapratu ļoti, ko es gribu teikt ieslodzītajiem. Dieva žēlstībā, tagad šī jau nebija pirmā reize, kad sludinu cietumā, bet tātad vakar bija viena no tādām reizēm un es lūdzu tā, kā es pirms tam ticēju, kā vajag. Es teicu arī, lai viņi tur aizver acis, lai viņi neko nesaka, jo tur nav vienkārši runāt kaut kāds ticības vārdus, ja? Tur vēro viņi viens otru, viņiem tur savu kārtību, savu sistēmu un tā tālāk. Un tad zinot to, es vienkārši teicu, labi, lai viņi lūdzu man līdzi, kuri grib. Un varbūt viņi ir atnākuši tagad uz to alfa kursu, kurā man uzaicināja to vienu nodarbību runāt, ka Dievs viņus tur ir atvedis un tas ir viņu brīdis, liktenis brīdis. Ka viņi var atdot savu dzīvi un tur pat nepasakot nevienam neko, pienāks laiks, Dievs dos drosmi, viņi pateiks. Bet lai uztic savu dzīvi un lai piedzīvo glābšanu. Jo ir glābšanas laiks. Mēs nezinām savu dienu, mēs nezinām, kad būs pēdējā diena, mums laika jābūt modriem. Kad man Dievs uzrunāja un aicināja uz draudzi 95. gadā, es sapratu, ka cilvēks mani sauc, bet es sapratu, ir glābšanas laiks. Es taču nezinu, vai Dievs man uzrunās vēl kaut kad. Es sapratu, viss jāiet, es negribēju riskēt. Es gāju, tad kristījos. Pēc tam arī, kad es lūdzu Dievu, lai atpestī man azartspēju atkarības jau pēc vairākiem gadiem, tad arī es lūdzu glābšanu, ne jau kaut ko citu. Kad man nāca cilvēki runāja kaut kādu teoriju, arī bibliski pareizi, kaut ko, kas man būtu jādara, nebūtu jādara tagad, lai es tur būtu brīvībā, man tas viss nomāca. Man likās, viņi nesaprot, man nelaimi, un tas ir arī pēc rakstiem, ka tikai pati sirds zina, kas tur viņā darās, jā. Un Dievs zina, jo viņš redz siržu dziļumus un siržu noslēpumus. Un man bija tā, likās, es jums pašiem varu teoriju izstāstīt. Es taču pats rakstu studēju gadiem pamatīgi. Pamatīgi studējām, mēs rakstējām pirmajā draudzē, lasīju teologu grāmatas, man likās, es jums pašiem varu izstāstīt. Lūk, mans zināšanas mani neglāba. Mans gribas spēks mani neglāba. Citi cilvēki mani nespēja glābt. Nekas man nevarēja izglābt. Es gaidīju uz Dievu, es piesaucu Dievu, lai viņš atbrīvo mani. Un viņš to izdarīja. Jo tas, kas piesaugs, tiks atpestīts. Tas, kas piesaugs Jēzus Kristu, tiks atpestīts. Viņam vara ir. Viņš atbrīvo. Mums reāli glābšana vajag vienkārši atkarībnieki redz spilgtāk viņu grēka destruktīvās sekas ir spilgtāks nekā tiem, kas varbūt tur grēko ar citiem atšķirīgiem grēkiem. Darba holisms arī ir atkarība. Vienkārši tur destrukcijas sekas ir mazāks. Attiecības ietekmē ģimenē. Nav tā, ka tur nebūtu seka. Bet narkotikas, alkohols, azartspēles, vēl citas atkarības būs tādas, kas burtiskāk, dramatiskāk ietekmēs. Visiem jau vajag glābšanu. Kā tam, kas ir darba holismā. Kā tam, kurš ir grēkos līdz ausīm ar kaut kādu spilgtu atkarību. Visiem, kā pirmajam, tā otrajam vajag glābšanu. Tāpēc, ja tev ir situācija, kur tevi jāglāb, atceries, Dievs to pieļāva, lai tu beidzot vairs nepaļautos uz saviem spēkiem, lai tu uzticētu savu likteni burtiski šīs dzīves likteni un nākamībā, tātad nākotnē, pēc šīs dzīves, lai tu uzticētu to Dievam. Viņš vienīgais lemj, viņš vienīgais glāb. Tāpēc mēs tēvreizē lūdzam atpestī man no ļaunā. Tāpēc, ka mums vajag glābšana. Nepretojies, neesi dumpinieks. Palaid rokas vaļā, nekontrolē. Ļaujies, ka Dievs tev izglābi. Lūksim Dievu. Dievs tēvs debesīs. Dievs, paldies, ka tu devi man drosmi palaist rokas vaļā un nekontrolēt savu dzīvi. Un tu man noķēri un es gāju ūdens virsmu garīgā nozīmē. Tā es jutos.
Tik brīnumaini bija tavu glābšana. Es tev lūdzu, Dievs, uzrunāt to, kurš skatās un nav vēl padevies tev. Un baidās, Dievs, iedrošina, dod drosmi, ka tavā pusē ir labāk. Kad te piens un medus tek, Dievs, dod drosmi laist rokas vaļā un ļauties tavai vadībai, tavai glābšanai. Dievs glāba. Es žēlīgs, mēs ceram uz tevi, Dievs. Paldies, ka tavu žēlstību nebeidzās, viņi turpinās. Dievs glāba. Patur mūsu glābšanā līdz mūžībai un vēl tālāk. To visu lūdzam Kristus vārdā. Amen. Paldies, dārgie draugi. Mani sauc Andis Kudors. Šis ir projekts Dāvida armija. Šodien mēs runājam par glābšanu. Ļaujies, ka tev izglāb. Jēzus upuris ir pilnīgs, ar to pietiek. Ļaujies. Ļaujies, ka Kristus tev atpestīja. Esiet svētīti, tiekamies pēc nedēļas.